Tā. Kur tad nu? Ar atgriešanos AB parkā. Nē. Niki? Nē. Redzi to, kur mēs esam? Nē, saules spīdis neredzu. Bet mums jādodas. Man pagājušais neizdevās tev pielaukt, zinu. bet šoreiz... Tikko ienācām pa vārtiņiem, un Keita jau mani dzen uz to jauno atrakciju. Nu, lūdzu, Labi. Aiziet, ejam. Ielpo. Dziļi. Ejam, kamēr tu esi pārdomājis. Tornis ir 28 metrus augsts, tas sniedz kārtīgu adrenalīnu devu un izskatās iespaidīgi. Es centos attaisīt vienā brīdī acis, lai pavērtos apkārt, un es vienkārši nevarēju. Es aizmietu ciet un vienkārši spiedu, cik man spēka. Man nebija tik traki bail, ka jāspiedz un jātur acis ciet. Es baudīju. Tiešām? Augšā un met lejā brīvajā kritienā. Augšā un lejā. Es domāju, ārpēc kā tas vienkārši beigsies. Atgādināšu, ka Nikijai ir ļoti bail no augstuma, savukārt Keitai tieši šādas aktivitātes ļoti tīk. Torņa atrakcija 3 minūtēs ļauj piedzīvot plašu emociju gammu. Tā sajūta, braucot tornī, ir gluži tāpatās kā ar liftu, tikai es nezinu 10 reižu ātrāk, jo tas metiens lejā ir tā sajūta kā ar liftu braukt lejā, un tad tas vēders tā... Būs labi, draudziņi, mēs esam uz zemes. Man pilnīgi rokas. Un tagad es izaicināšu Keitu. Nu, Niki, ejam tālāk. Nē, šur. Ko tu, kur Es tev parādīšu kaut ko foršu. Es zinu, ka tev mazliet ir no šība. Uz šito? Jā. Nē, lūdzu. Nē, nu vispār, baigā asprāta. Bet, nu, es jau neiešu atteikties. Būs vien jāmēģina. Nu, nav jau tā, ka man pašai nebūtu bail karuselī, bet, Mētāji gan mūs, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Bet, kad tas vislielais trakums ir izturēts, tad mēs vienkārši sākām baudīt. Šeit ir viens no parka jaunumiem. Caur fotogrāfiju var iejusties teju jebkurā tēlā. Wow, kas par mūsdienu tehnoloģijām. Jā. Nostājies, smaidi, tad izvēlies, kāds tēls vēlies būt un ar mākslīgā intelekta palīdzību par tādu arī taps. Es izvēlējos daudz un dažādas supervaroņu lomas. Arī Nikijai pagādam supervaronim un pat grieķu dievietei. Iekāpām arī laika mašīnā. Izvēlējāmies nokļūt okeāna dibenā un dziedāt Baby Shark. Jūs no vienas parka daļas uz otru. Interesanti pieeja. Tagad dinozauri? Jā, dinozauri vēl joprojām savās vietās. Op! Tas nav nemaz tik vienkārši. Tālāk elektroauto autodroms. Braucam ar mašīnītēm. Mēģināsim iekļauties satiksmē. Kāpēc visi manī triecās? Es braucu normāli, manuprāt, pēc visiem noteikumiem, bet visi manī triecas iekšā. Uz brīdi sajūtas kā bērnībā. Viena atrakcija pēc otras. Te ir tik daudz ko darīt, ka mēs nedaudz aplikām. Nu, Niki, kur tālāk? Paskaties, man šķiet, ka ir laiks ūdenim. Mēs esam diezgan tālu no viņa. Bet dodamies. Aiziet daudz piedzīvots. Pūšļi uz ūdens, tas man šķiet ir mans lielākais izaicinājums. Es zinu, ka Keitai īsti nepatīk tas viss, kas ir saistīts ar ūdeni, bet es centos viņu iedrošināt. Peltkostīme mugurā, vestes ir, tad jau viss labi. Mēs ar Keitu izaicinājām vienot, kura pirmā iekritīs ūdenī, tā zaudēs, tāpēc gājām lēnām un ļoti uzmanīgi. Viens nepareizs solis, un tu esi ūdenī. Solīti pa solītim, tikai nepaslīdēt. Bet palākāt pa batu, tas gan man patika. Ūdens atrakcijas ir piemērotas tik vienam. Viena ir maziem bērniņiem, un otra savukārt ir tādiem lielākiem un arī pieaugušajiem. Un tas atrodas parka tādā nomalītē, iekārtotā dītī. Vienu mazu daļiņu es pieveicu un sevi pārvarēju. Nu gan būsiet izdzīvojušās pa parku tā kārtīgi. Pēc tik jaudīgām aktivitātēm tiešām gribas kaut ko uzēst.
Un kafejnīca te ir uz katru stūri. Izvēlies, ko vēlies. Izvēlējāmies frī kartupelīšus un saldējumu kokteļus. Par lielu skatpūt, Niki. Super diena. Laiks šeit paskrien ļoti ātri. Ieteiktu ieplānot veselu dienu. Forši, ka katru gadu parkā ir kāds jauninājums. Tas nozīmē, ka ir vērts atgriezties. Ar jauniem iespaidiem un fēnām emocijām AD parks ir izbaudīts.